Sveicināti un laimīgu jauno gadu! Decembrī, netipiski ziemas sezonai, elektroenerģijas cena Latvijā samazinājās par 15,4%, un vidējā mēneša cena bija 89 eiro megawatstundā. Visās 3 Baltijas valstīs elektroenerģijas cena bija vienāda. Ir vērts pieminēt, ka elektroenerģijas cena tiešā veidā korelēja ar temperatūras svārstībām reģionā. Attiecīgi, temperatūrai krītot, elektroenerģijas cena palielinājās, taču laikapstākļiem paliekot siltākiem, elektroenerģijas cena samazinājās. Kāpēc tad decembrī cena piedzīvoja lejupslīdi? Cenu kritumu stipri ietekmēja vēja enerģijas izstrādes palielināšanās. Vidējā dienas izstrāde mēneša otrajā pusē bija aptuveni 3 reizes lielāka nekā mēneša sākumā. Interesanti pieminēt, ka elektroenerģijas cena samazinājās par spīti lielam ūdens līmeņa kritumam Skandināvijas hidrorezervuāros. Kopējais ūdens līmenis samazinājās par 7,68 teravatstundām salīdzinot ar novembri. Kopumā Baltijas reģionā vēl joprojām novērojām elektroenerģijas deficītu, taču tas bija par 12% mazāks nekā novembrī. Decembrī pieredzējām arī dabasgāzes cenu kritumu. Vidējā mēneša dabasgāzes cena samazinājās par 21,25% līdz 36,16 eiro megawatstundā. Lielākoties tas ir saistīts ar to, ka tirgus ir labi apgādāts ar dabasgāzi, un Eiropas Savienības dabasgāzes krātuves ir pat 86% pilnas. Decembra vidējā CO2 kvotu cena pieauga par 60 centiem tonnā, sasniedzot 76,80 eiro tonnā. Mēneša vidū novērojām pēdējo 14 mēnešu zemāko CO2 kvotu tirdzniecības cenu, kam atkal sekoja atkārtots cenu pieaugums saistībā ar pozitīvākām ekonomikas perspektīvām, jo tirgū netiek prognozēts Eiribor procentu likmju kāpums. Kā jau katru mēnesi, novērojām izteiktas elektroenerģijas cenu svārstības. Zemākās un augstākās vienas stundas cenas amplitūda bija ļoti liela. Lētākā elektroenerģijas stundas cena decembrī bija -72 centi megavatstundā, taču augstākā sasniedza pat 332 eiro par megavatstundu. Šādu cenu svārstību dēļ klientiem, kuri ir izvēlējušies biržas produktu, iesakām atkārtot izvērtēt savu elektroenerģijas iegādes stratēģiju un nepieciešamības gadījumā sazināties ar mums, lai kopīgi atrastu piemērotāko risinājumu jūsu uzņēmumam. Sākoties jaunam gadam, aicinām jūs izvērtēt iespēju investēt dažādos zaļās enerģijas risinājumos, kā piemēram saules paneļu sistēmās vai uzņēmuma autoparka elektrifikācijā. Šādi risinājumi var palīdzēt jums samazināt kopējās energoresursu izmaksas jūsu uzņēmumā. Uz tikšanos!